Viesojamies Latvijas etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, un pašā ziemas viducī tas ir iemirdzējies īpašā pasaku valstībā, jo gan taciņas, gan arī ēkas ir izgaismotas neparastās gaismās. Trešo gadu mēs mēģinām tiešām pārvērst muzeju par tādu mazu pasaciņu. Palēnām mēs attīstam to vienu mājiņu, otru mājiņu, lai tiešām ir cilvēkiem interesanti pastaigāt un atnākt, redziet, sniedziņš pat uzsniedz. Tā būtu daudz sniegu, būtu pavisam skaisti, lai var pastaigāt, paskatīties, gan no ārpus, kāda varbūt tā vasarā, kad atnāk neredz, kā tas izskatās. Ziemā lapu mazāk, vairāk koku. Izgaismots tas viss ir un var redzēt arī drusku tādu, spocīgāku to visu. Un otra ideja tā, ka var ieskatīties pa lodziņu iekšā, kas ir cilvēkam patīk to darīt. Ielūrēt kaut kur pa lodziņu, īpaši pa svešu lodziņu, un paskatīties, mēs tā kā mēģinājām šeit atveidot, kā cilvēki ir gatavojuši svētkiem, svinsvētkus, galdus esam saklājuši, var pirtiņā ieskatīties, kā mazgājas, un pirms svētkiem jābūt tīriem. Un arī, protams, visu to sadzīvi un tā telpa, kā izskatās, ikdienā vai svētkos bez cilvēkiem. Tas ir, teikt, tāds loks mums ir uztaisīts, ejot pa galveno ceļu. Vispirms nāk tāpat Kurzemes sēta, kā mēs sakam, bagātā Kurzemes zemnieku sēta, kas ir skaisti, bagāti izgaismota dažādām gaismām, krāsām. Jāsaka, šogad mums to tādu modernāku piesitienu, tādu mūsdienīgāku skatījumu ir Latvijas kultūras koledžas gaismas dizaina studenti pielikuši, tā ka varbūt nebūs tā kā senos laikos, bet būs arī kaut kādām modernākām krāsām un kustībām un objektiem. Un tad no Kurzemes sētas tāpat tālāk gan Nidas dūmu istabu, un tur var apskatīties, kā ir, nabadzīga, ja netik bagāta zemnieka galds, kas ir uz šī galda. Tad tālāk aiziet līdz Vidzemes sētai, Slietenī paskatīties, kā kūp dūmi, kā gatavo ēdienu, vasarā gan. Bet, viss notiek šī te vasaras virtuvītē, un tad Vidzemes sētā ir pa logu var ieskatīties drusku tad turīgāka zemnieka galds, kas tur ir, kādi tur ir ēdieni, dzērieni, kas ir saklāts. Un tad tālāk jādodas ir uz Ezermalu, uz Kurzemes zvejnieku ciemu, caur mežam. Drusku arī tāds pabaismīgs gājiens ir cauri mežam, cauri Darvas ceplim, un tad uz Kurzemes zvejnieku ciemu Pļavu, Lībiešu sēta un šīs te Kurzemes zvejnieku sētas. Un tur tur gan tā uzmanīgi ir jāmeklē, lai ielūrētu pirtiņā, jo tas nav tā vienkārši kā atklāti tagad to visu. Bet tur tā jāatmeklē, jāatrod tas lodziņš pirtiņai, kur var ielūrēt un redzēt, kā tad, tur mazgājās. Pilnīgi kaili. Cilvēki, kas te dodas baudīt šo mākslu, uz kādu laiku posmu jārēķinās? Stunda tas būtu minimums. Stunda, pusotra. Ja grib, piemēram, tai pašā Kurzemes zvejnieku ciemu Pļavā, var arī bērni drusku paspēlēties, tur ir spēļu laukums. Tā kā tur stunda divas tā. Noteikti cepurīt vajadzētu, cimdiņus, zābaciņus. Varbūt arī kaut kas jāpaņem, kaut kas, ko iest, iedzert kaut kādu termosiņu siltu. Paskatās pa logu, redz, ka šie tur sēž iekšā, ja kāds saklāts galds, un tad jau parasti tās rodas ēst griba. Tad vajag paņemt sviestmaizi pīrādziņus. Var teikt, to pašu svinīgo mielasta daļas, kas jums mājās ir palikušas, zirnīšus, pīrādziņus un kādu siltu dzērienu, var nākt staigāt. Un laika posms, no kura līdz kuram notiek šis objektu festivāls? Sākām mēs to 26. tā kā Ziemassvētku noskaņās, un ir līdz 10. janvārim. 10. janvārim katru dienu no 3 līdz 8. Un pat 31. var nākt uz šeit. Un 1. arī. Īpaši 1. kad ir kārtīgs ēsts mājās, visi neskaitāmie ēdieni, cik tur, kuram viņi uz galda ir, bet tad pēc tam var nākt uz muzeju pastaigāt, pavingrot, atpūsties un tad atkal ēst.
Nu, redz, var jau paņemt arī kādu mazu striķīti līdzi un kādu bluķīti līdzi un pavilkt, vai kādu žagariņu vismaz. Un tad varētu arī kaut kādu labvēlību, labklājību, auglību, bagātību pēc tradīcijām, jo Rīgā jau pa asfaltu nevar, pa bruģi nevar pavilkt tā īsto bluķi. Te var paņemt līdzi no mājām vienu pagalīt un izvilkt un būs bagāts un ražīgs nākošais gads.